Okay, man šķiet, ka mēs varētu parunāt par manu mīļāko case studiju. Tu jau zini par kuru. Uzreiz momentā. Kā to brandu sauc? Beidz. Sassy Saints. Okay. Yes. Jā, nu lūk. Un mēs varētu iziet cauri pilnīgi visiem stageiem, kas notika, jo tas bija viens no brandiem, kas arī izauga nenormāli strauji. Tā kā tas nav veselīgi izaugt īstenībā tā. Tas nenotiek tā kā regulāri. Tā kā, tas ir unicorn case, kas ir mums kolosāls case, par ko mēs priecājamies un priecājamies par owneru, bet lai nav tā, ka kāds sagaida šo. Zini? Yeah. Tā kā reti, ka tā notiek. Bet tā var notikt. Yeah. Ok, labi. Sāc tu. Nu, jāsāk jau, protams, no sales procesa, jo tā tas viss sākās. Un, manuprāt, tas arī ir interesanti, kad mēs sākām ar vispār klientu runāt, kā potenciāli, kur uzrunāt. Viņš apgrozīja kaut kur 70K mēnesī, un 2 gadus jau bija ranojis šo brandu, un joprojām nebija iegājis profitā, tā kā nevienu brīdi. Un man vispār skatoties, to ir tāds, kā viņš vispār tik ilgi var strādāt pie branda un pat vēl nebūt profitā un vēl turpināt cīnīties. Jā. Un tad bija tas pārdošanas process. Un tur es konkrēti arī nosaucu. Precizēsim tev kā aģentūrai priekš viņa, lai cilvēki saprot. Jā, tātad es viņam mēģinu pārdot servisu. Un es konkrēti jau arī nosaucu stratēģijas, kuras mēs tā kā mēģināsim, un arī pasaku, ka ne visas nostrādās, bet mums ir jāizpēta, jāsaprot, kā konts reaģē uz konkrētām stratēģijām. Un viena no tām stratēģijām, ko es ieteicu, bija kā setupot retargeting, jeb kad atkārtoti parāda reklāmas. Un tur nebija nekas tāds tik komplicēts, bet es redzēju, ka viņam kontā tas nav. Un es pateicu, hei, tā būs noteikti viena no pirmajām lietām, ko mēs tā kā iztestēsim. Un jāmin arī tas, ka tagad mums visiem kontiem retargetings aizņem kaut kur 10% no visu budžetu, bet lēnāk garēc sāk palikt ar mazāk un mazāk. Un tad viņš tā kā izmēģināja to stratēģiju, pagāja kaut kādas 7 dienas, un tā bija viņa jaunā labākā kampaņa kontā. Tad viņam bija tāds, hei, tā kā šis nostrādāja, es gribu strādāt ar jums. Un tad mēs sākām ar viņu strādāt, un es arī varbūt varam uzlikt kaut kāds screenshots ar rezultātiem, kā bija no 1. mēneša, jo 1. mēnesī viņš, kad mēs pirms laikam sākām ar viņu strādāt, bija 70,000, un tad es skatījos, ka nākošajā mēnesī īstenībā bija 10K revenue kritums. Jā. Ja nemaldos. Bija kritums un bija, tā kā... Jā, un tā var notikt vasarā, un tā kā tur ir jautājums, kā branda īpašnieks uz to skatīties. Jo mums kā mārketinga aģentūrai mums ir ar viņu, jāveido viņa ekspektācijas, tā kā jānomierina, piemēram, jārada konkrēti nākošie soļi, kādi būs, kā mēs to redzam. Un jāmin arī tas, ka mēs veidojam grafiskos dizainus un video, tā kā taisījām viņam. Un kas bija interesanti, kad viņš bija savā ziņā arī tāds pedantisks. jā. Bet tas jau ir labi biznesā, un viņam arī ļoti labs brandings. Jūs varat paskatīties Sassy Saints, tā kā viens no labākajiem brandingiem vispār, ar ko mēs esam strādājuši. Un tad mēs sūtījām tos visus grafiskos dizainus, un viņš pa katru sīkumu piesājās. Tur fonts nav tik pietiekami. Fonts bija, lai jūs saprastu fonts. Tā kā mēs paņemam to fontu, bet izrādās viņš ir uzlicis atstarpīts. Mums bija jāuzliek precīzi tādas pašas atstarpītas, un tā kā katrs milimetrs tā kā, bija aizmugurē obligāti līnija jāuzliek, un tai līnijai jābūt tā, ka pieskarās tur precīzi tur kaut kādam tur fonta daļas mikrobam. Tur bija crazy. Jā. Bet tā dienas beigās atstoties atpakaļ, skaidrs, ka brands, kurš jau ir nostabilizējies, viņiem tas branding faktors var būt ļoti svarīgs, bet strādājot ar e-komercijas D2C brandiem, mēs redzam to, ka jo tu var būt savā ziņā atšķirīgāks un varbūt netik, tā kā, ka tu neieliec savu brandu konkrētās robežās, jo tas var būt labāk, jo tu var atrast daudz un dažādākos leņķus un pasniegt sevi savādāk un uzrunāt savu auditoriju. Jo, piemēram, es kā piemēram, Instagram lietotājs, es skrolēju cauri savam feedam, es varu uzreiz uz ašo redzēt, ka tā ir reklāma. Bet citreiz, kad tu pasniedz sev savādākā gaisotnē, kas varbūt ir vieglāk uztverams, kas neizstās uzreiz pēc reklāmas,
tas var man tā kā apturēt skrūlēšanu, var arī pastīties. Tā bija viena no lietām, īstenībā, kas mums palīdzēja viņam sasniegt labākus rezultātus. Mēs viņu beigās pielauzām izmantot tā kā native fondus, kas ir platformā. Yeah. Un tā bija viena no lietām, kas ļoti viņam palīdzēja. Un tā mēs pamazām viņu pielauzām atlaist tos grožus, lietām, ko nevajag. Un beigās mēs vienojāmies, jau tagad ir tā, ka viņš laiž tā kā off-brand reklāmas. Nav tā, ka viss ir tieši pēc brandinga. Mājaslapa ir perfekta, e-pasta ir perfekta, bet maksas reklāma, cold prospecting stage ir visāds. Tur ir ļoti interesants. Tagad viņiem pēdējais hooks ir, kur es redzēju, kur tā kā izlaiks, ka čurā. Nē. Tā kā var ielikt video. Jā, tur lej tā kā uz papīra lej dzeltenu šķidrumu, tā kā, un tā kā salonu solutions, tā kā expensive salons, tā kā, un tāpēc, ka viņi tā kā aizstāja salonus. Sapratu, tā kā iedomājies, no tāda luxury, kur mums par katru milimetru, tagad viņi laiž ar tādu, tāpēc, ka tas nes naudu. Jā, un tad ir jāmāk atlaist grožus, kur vajag, un pievilkt, kur viņus vajag pievilkt. Cik bija ilgs laiks pagājis, līdz mēs pirmo reizi viņu satikām dzīvē? Tas bija Spānijā, mēs visi bijām vakariņās, un tur arī... Tas bija 2. mēnesis, un viņš bija hypā, ka viņam, tā kā, kad pēc pirmā, kas bija diezgan bēdīgs, ka 2. bija jau 100K, un viņš tā kā neticēja, ka viņš 100K var dabūt. Jā, viņš bija ļoti priecīgs. Un atskatoties uz to sarunu, kādas bija vispār jūsu expektācijas par viņu, kāds viņš kā biznesa īpašnieks bija, jo tur bija visādas arī... Es teicu, ka viņš ir nenormāli humorīgs. Man viņš nenormāli patika, es no pirmās dienas mīlēju, man likās, ka mēs ar sarkastiskiem jokiem apmainamies. Jā, un tu teici, ka nē. Tas, manuprāt, ko šeit var arī redzēt, ir tas, ka kā mēs mārketinga vidē, e-komercijā mēs esam principā darbojamies Slack vidē, kur tu ar īsām ziņām savstarpēji komunicē, saproti, ko darīt, tā tālāk. Un tajā brīdī, kad tava komunikācija lielāko daļu ir tādā veidā, tu varbūt tik precīzi nesaproti, kāds ir tas cilvēks. Un es atceros mūsu vienā no darba vietām X. Bija viena diena tāds eksperiments. Mūsu viens no bossiem, kurš bija, no kura var daudz ko mācīties, tikai vislabāko var par viņu teikt. Nē, actually. Viņš pateica mums tā, tagad visi iziet ārā, un jums būs eksperiments, kad jums ir jāiepazīst kaut kāds cilvēks uz ielas, un ir jāsaprot, jāuzdod visādi jautājumi, un jāsaprot kaut kādi fakti, piemēram, tur uz ielas tu satiec Jāni, tev jāuzdod par viņu, ir kaut kādi jautājumi. Un mēs pēc tam, tā kā tas liekas tāds random tasks, mēs īsti nesaprotam, kāda jēga no tā, bet mēs tur katrs piegājām pie 5 cilvēkiem vai 10, es neatceros, un pēc tam pierakstījām visu to informāciju, ko mēs uzzinājām, un mēs iegājām atpakaļ ofisā. Un pēc tam viņš tāds mums jautāja, ko mēs uzzinājām par cilvēku X, un mēs tādi saucam tos faktus, un, piemēram, viņš ir vīrietis. Viņam visticamāk patīk rock mūzika. Viņš brauc ar Audi. Un tā. Un mēs tad nosaucām tos visus faktus, ko mēs uzzinājām, vai arī lietas. Un pēc tam tad mēs mēģinājām saprast, kāda vispār no tā bija jēga un tā mācība, ko mums pateica. Un īstenībā līdz šai pašai dienai man tas arī palicis atmiņā, ir tas, ka daudzas lietas mēs sūmojam, tā kā mēs domājam, ka tā ir, bet tie nav konkrēti fakti. Bet tajā pašā laikā ir lietas, kas ir konkrēti fakti, un tad šajā online vidē strādājot, arī, manuprāt, ir jāsaprot, kas ir fakti un kas ir assumptions, un man konkrēti par to klientu tie bija assumptions, kad viņš ir tāds ļoti strikts, viņš ir tur varbūt dusmīgs uz mums, viņš līdz mums beigs strādāt. Jā, jo tev bija dati īstenībā arī, mums bija sliktāks rezultāts pirmajā mēnesī, tev bija pamatojums tā domāt. Un man bija assumptions, kā to latviski pateikt, pieņēmums, par to, ka viņš ar mums tā komunicē, un līdz ar to kaut kas nav tik labi. Bet pēc tam mēs pēc 2 mēnešiem aizbraucam viņu satikt actually dzīvē, un viņš ir vispār cits cilvēks. Jā, un viņš speciāli atbrauc mūs satikt. Jā. Tas arī ir cool, tā kā viņš speciāli brauca. Viņš nedzīvoja Spānijā. Jā. Jā, tāds ir.
Tā kā tālāk par izaugsmu. Jā, mēs varam parunāt ātri par izaugsmu, vienkārši pārēt pāri lietām, ko mēs atceramies, jo negāja viegli. Tā kā izaugt no 70,000 mēnesī uz 1,7 miljoniem mēnesī, tā kā gada laikā, tas ir crazy. Jā. Tas ir wow. Nu, lūk, un kam mēs gājām cauri, tā kā bija tik daudz dažādas problēmas. Stoks trūka, sāksim ar to, tā ir klasika. Stoks regulāri trūks visiem, kas strauji auga. Bija piegādes problēmas daudz dažādas, bet tas, ko es atceros, bija pirmais. Mēs sākām testēt tos advertorials. Tas bija pirmais. Tas bija uzreiz pēc Spānijas. Mēs sākām viņus testēt. Kas ir advertorials? Nu, tur jau jāpērk mūsu kurs. Bet advertorials ir bloga tipa, tā kā native ads. Līdzīgi bloga tipa vienkārši landing page, kura vairāk tiek izstrādāts par produktu un tā kā netiešā veidā pārdots ar informācijas apjomu. Latvijā vispār cilvēki biznesa to izmanto? Jā, nu vismaz mūsu klienti. Ir, kur izmanto, ja tu ieej, pieņemsim, Delfos vai TV, tur ir tāda vesela sadaļas. Regulāri zinu, ka izmanto aptiekas, viņiem ir tā kā NT raksti. Vēl es redzēju, vasarā ir Karcher, viņiem ir daudz produkti. Jā, piemēram, trimmeris tam, mazgāšanas līdzeklis tam, un te viņiem ir tāds vesels native, tāda advertoriāli 100%. Protams, mainās dažas nianses tehniskas, bet reāli tur ir reklāma teksts, tur ir daudz dažādas situācijas. Izmantoja ļoti daudz. Vēl mums bija viena klientu, mēs ieteicām vienam klientam Latvijā, un viņš arī uzreiz atcerējās, ka bija viens cits, tas, man liekas, bija tas Karcher piemērs. Viņi pat laida Google adus uz nevis tas klients, bet viens cits zīmols, kas ir liels zīmols. Viņi laiž tā kā Google adus arī uz līdzīgu tipu tādu advertoriālu reklāmas landing lapu. Ir izmanto. Bet, nu, protams, mazāk, nav tik liels scales, bet izmanto, jā. Jā, nu, sorry, es pārcaucu, bet es ātri iebildīju šeit, kāpēc advertorials un listicle pages izmanto, varbūt var ielikt kādu piemēru. Jū, ieliksim. Tāpēc, kad šādas landing lapas palīdz tā kā vairāk iesildīt šo lietotāju, kas ir iegājis pastīties konkrētu produktu, un viņi palīdz uztvert to informāciju daudz varbūt padziļinātāk, es gribētu teikt, jo, ja tu pat taisno aizsūti uz produktu lampu, tad viņš ierauga cenu, ir, nav. Yeah. Bet, ja tu viņam iedod to stāstu un parādi konkrētus piemērus, vai arī tur ir jau kāds cits cilvēks nopircis, un viņam ir ļoti tāds labi atsauksme par to, tad tas var citos gadījumos daudz labāk pārdot. Viņi var relētot ar stāstu, jo ļoti bieži par stāstiem ir. Nu, un galā ir arī cilvēki, kas skatās video un tādā veidā ļoti labi uzņem informāciju. Viņus nosalo. Ir tādi cilvēki, kas reāli lasa, viņi grib lasīt, iet cauri, un tad atkal dažādas auditorijas var nostrādāt. Jā. Un konkrēti sasīsēnas gadījumā mums bija tās vakariņas. Mēs tur, protams, ļoti daudz izdomājām plānus. Es atceros, ka mēs tur uzstādījām, ka tur nākošajā mēnesī jau 200K bija, ne? Es neatceros. Nu jā, vienmēr cikot, mēs jau sākām ar vien lielāks plāns, kas tajā brīdī šķita nereāli, bet tad mēs vienā brīdī vienkārši viņus sākām sasniegt, un tad sākās tās problēmas ar stoku, tā kā nebija vairāk produkts. Tur visādi arī domāju, kā to atrisināt. Viena īstenībā interesanta metode ir, kad nav produkts, tad var uzlikt kā pre-sale. Jā. Tas nozīmē, ka tas cilvēks zina, ka viņš produktu dabūs vēlāk. Bet, pats interesantākais, ka tas problēma ar stoku tieši bija pirms Q4, nevis pirms Q4, bet tieši novembrī, kad bija jābūt lielākiem mēnesim. Bet viņš tāpat bija liels. Jā. Tur bija kaut kāds. Gan ir 600, jā. Bet par tām landing lapām tu ļoti labi pateici. Mums bija problēma ar conversion rate. Un viņš sāka testēt, nezinu, viņš bija viens no tiem klientiem, kas reāli mums uzticējās uz vārdu. Tā kā visas lietas, ko mēs pateicām, viņš arī darīja. Un šitā. Jā, un tur atkal par speed. Viņš sākā, piemēram, 9 landing lapas iedot. Nu, protams, mēs viņus visus varbūt uzreiz neizsējām, bet 2 nedēļu garumā var iztestēt. Un tu tieši redzi, šī landing lapa strādā, šī ne. Citi jums CRO eksperti teiks, ka tur jāgaida ir 6 mēneši.
patiesībā, ja ir tik milzīgs brands kā Amazon, tad jā, bet e-komercijā ļoti bieži ir svarīgi ātri virzīties. Jā, būs gadījumi, kad jūs varbūt pieņemsiet nepareizu lēmumu, jo nebūs pietiekami dati. Bet, arī runa par spendu. Jā, arī par spendu. Bet šajā gadījumā ļoti ātri virzījās un skatījās uz pirmiem sainiem. Piemēram, tas var būt tā, ka uz vienu landing lapu iztērēt tur pār 10,000, piemēram. Jā. Un tad jau var saprast. Jā. Un, kas notika? Mēs mainījām produktu. Jā, un tad tālāk notika produkts maiņa. Bet to iepriekšējo produktu mēs jau panācām, ka viņš labāk strādā. Jā, bet skaties, kā bija. Mēs testējām paralēli 3 produktus. Un tie 2, kas bija tie, kas viņam bija forever. Tos iepriekšējos 2 gadus viņš tos 2 produktus laida. Un mēs panācām labāku rezultātu jau tiem. Un tā kā super. Un tad mēs dabūjām, vēl viņus laidām kā bundle. Tā kā kopā viņas. Tādi jau bija labāk. Un viņš sāka domāt, varbūt, kad vispār jātaisa kaut kāds cita veida bundles. Un tad mēs izmēģinājām to nagu produktu. Un tas vienkārši crazy aizgāja. Un kur bija problēma, jā, nebija tā stoka. Tā bija tā problēma. Un jā, vismaz viņš bija viens no retiem klientiem, kas bija ātrs un balstījās tikai uz datiem. Un vienkārši ģēnijs forecastingā. Reāli.